Labdien! Manuprāt, finanšu krīze ir piemērots laiks investīcijām akcijās, un es pat teiktu vēl vairāk, tas ir tieši lielo iespēju laiks. Un, lai gan, protams, krīzes laikā jābūt pietiekami uzmanīgi investējot akcijās, saprātīgi, piesardzīgi, taču gala rezultātā, ja pareizā izvēle tiks izdarīta, atdeva varētu būt visai ievērojama. Tātad, kas notiek akciju tirgos finanšu krīzes laikā, tad, protams, visas akcijas krīt. Kritums var būt diezgan ilgstošs, piemēram, pusotrs gads, 2 gadi un pat ilgāk. Tāpat arī akciju tirgus svārstības ir visai ievērojams, kur var strauji vairāk dienu akciju tirgus kritumi, var mīties ar spējiem kāpumiem. Kad dažreiz liekas pilnīgi, kad katru dienu akcija krītās par dažiem 5–10%, ka liekas jau pasaules gals ir klāt, bet bieži vien tad attiecīgi parādās kāda pozitīva ziņa, kas spēj to tendenci arī nedaudz pamainīt, bet kopumā jau kādu laiku tā krituma tendence saglabājās. Tātad, kas vēl ir raksturīgs, brīžām ir novērojama paniska akciju izpārdošana, kad burtiski krīt visas akcijas bez izņēmumu. Bieži vien investori, paraudoties kādām sliktām ziņām vai sāsinātoties kādai problēmai, pārdot visu savu vērtspapīru portfeli un īpaši nešķiro, vai tā akcija ir, teiksim, kādā veidā viņa ietekmē tā krīze un tieši viņu kompānijas rādītājiem bieži vien pieņem tā kā emociju rezultātā lēmumu visu pārdot un tā akcija attiecīgi tad bieži vien visas akcijas diezgan ievērojams sarūk savā vērtībā. Tātad arī akciju tirgus globalizācijas negatīvā puse ir kad, teiksim, problēmas vienā reģionā vai lielvalstī, teiksim, atbalsojas arī citos. Un tā kā, ja, piemēram, Amerikā kāds gadās ir problēmas, tad, vai akciju tirgus kritums ievērojams, tad praktiski gan arī droši var teikt, ka nākamā dienā tas pats arī notiks Eiropā un Āzijā. Tātad, kādas ir iespējas? Protams, iespēja ir gūt būtiski ieguldījumu atdevi ilgtermiņā, jo akcijas krīzes laikā bieži vien ir salīdzinoši ļoti lētas, nenovērtētas un, protams, atrodot to piemērotāko un tās nenovērtētākās akcijas ir iespēja ekonomika atkopjoties savu veselu portfeļu vērtību ievērojami palielināt. Protams, akciju novērtējuma līmeņi krīzes laikā kļūst arvien pievilcīgāki un vairs netiek pārmaksāts, kā tas nereti novērojams treknajos gados, kad bieži vien prognozes ir pārāk optimistiskas un kas bieži vien arī nepiepildās. Tad šajā gadījumā krīzes laikā jau tās akciju cenas ievērojami kritušās un arī nākotnes prognozes nav tik optimistisks un ir krietni piezemēts, un līdz ar to rodās labas iespējas. Tātad, kā jau iepriekš minēju, kad brīžiem ir panikas brīžos tiek pārdots teju viss, tad arī kvalitatīvu uzņēmumu akcijas, kuras, teiksim, varbūt krīzes laikā tik traki nav vērojams, tas nav ietekme vērojama pārāk liela šo uzņēmumu darbības rezultātiem, tad šo uzņēmumu akciju cenas līdz ar visu tirgu arī ievērojami krīt. Un, jā, tad vēl kas būtu atzīmējams, tad, kad tas, ka atsevišķi akciju tirgus ierobežotā likviditāte, teiksim, kas ir arī raksturīgs Rīgas biržai, kad tirdzniecības apjoma nav īpaši liela, tad tādos krīzes brīžos pircējiem tas pat ir pozitīvi, jo bieži vien, teiksim, lieli akcionāri, kas grib pārdot lielas akciju paketes, un tādos krīzes brīžos tā pieprasījums ir visai, teiksim, samērā mazs, un to nenosaka pircēji, tad viņam dažreiz nekas cits netliek, kā tik pārdot savas akcijas, lai kaut ko varētu pārdot par vien zemākām un zemākām cenām. Un šeit attiecīgi rodās tad laba iespēja pircējam pakāpeniski uzpirkt akcijas.
te ir viens piemērs par Grindex, kur akcijas cena no 8 latiem 2007. gadā nokritās līdz pat zem 2 latiem 2009. gadā. Respektīvi, kritums bija vairāk kā ievērojams, taču, teiksim, uz uzņēmumu rezultātu krīze neatstāja ļoti būtisku ietekmi, jo visu šos laika periodu uzņēmums strādāja katru ceturksni peļņu, un pat 2008. gada apgrozījums un peļņa bija krietni lielāka, kāds bija 2007. gadā. Tātad uzņēmuma darbība pat uzlabojās. Un arī visi novērtējuma līmeņi kļuva ļoti, ļoti pievilcīgi, bet neskatoties to, akcijas cena biržā ievērojami krita. Protams, kad tirgus nomierinājās un ekonomika sāka atkopties, tad arī akcijas cena ievērojami pieauga. Pat var teikt, ka šim uzņēmumam krīzes, kas bija vērojama Latvijā, toreiz ievērojamā ekonomikas un pasaulē, tad viņam gandrīz pat nāca pat pa labi, jo samazinājās izmaksas, teiksim, darba spēka izmaksas ievērojami saruka, izēvielu izmaksas. Līdz ar to ir jāvērtē tieši arī paši uzņēmumi, kā ietekmē uz viņu darbības rezultātiem krīzi un ne tik daudz jāpaļaujās, jāskatās, kas notiek kopumā. Tātad, ko ņemt vērā? Protams, prognozes ir prognozes, bet krīze var turpināties ievērojami ilgāk nekā plānots. Un noteikti, ka psiholoģiski grūtāk ir veikt investīcijas, kad ir valda apkārt visur pesimisms un akcijas cenas krīt ievērojami, tad, protams, ir tautas valodā runājot, jābūt stipriem nerviem. Tad, protams, jābūt, kas pats varētu būt galvenais, kritiskiem investīciju objektu izvēlē. Izvēlēs tādas kompānijas, kurām ir stabila naudas plūsma, pietiekams naudas rezervs, labs biznesa modelis un būtiski arī mazs parāds saistību līmenis, lai to grūto laiku varētu pārdzīvot un arī, protams, dividendes tas nāk tikai pa labu un attiecīgi nodrošina naudas plūsmu. Tātad, ja investoram, piemēram, nav vēlme iedziļināties, sakot katrā uzņēmumā, kas notiek, tad viņš bet vēlās skatīties uz tirgu kopumā, tad var izvēlēties arī biržā tirgoto fondu, kas piesaistīs noteiktiem akciju indeksiem. Un šajā gadījumā investors spēlēs drīzāk uz tirgu kopumā, respektīvi uz viņa kāpumu, ne tik daudz konkrētām akcijām. Tāpat arī noķert zemāko akciju tirgus krituma punktu ir teju neiespējami, uz to nevajadzētu pārāk koncentrēties un jābūt gatavām, kad tomēr akciju tirgus var iet lejā un drīzāk jāvērtē tieši uzņēmumi tie fundamentālie rādītāji darbības rezultātu. Ne tik daudz mēģināt to zemāko punktu noķert. Un tāpat arī, kad tomēr tās beidzot sāka ekonomika atkopties, akciju tirgu sāk augt, tomēr būtu jāmēģina, būtu jāļauj peļņai augt. Tas nozīmē, ka pie pirmās nelielās peļņas, kad ir, piemēram, pārdzīvoti zaudējumi, nevajadzētu viņu uzreiz arī pārdot un palaist tādā ziņā to visu lielo kāpumu garām, bet vienkārši būtu jāmēģina attiecīgi gūt pietiekamu investīciju atdevi, jo bieži vien investori pie pirmās mazākās peļņas akcijas pārdot un savukārt zaudējumus nesošās pozīcijas tur gandrīz bezgalīgi ilgi vai pat pārdot pašā zemākajā punktā. Protams, gala rezultāts tad sanāk nevisai labs. Tad kopumā noslēdzot, es gribētu teikt, ka investīcijas krīzes laikā no tā nevajadzētu baidīties. Un vienkārši ir pirmkārt arī būtiski tas investēt ilgtermiņā ar skatu uz ilgtermiņu. Un tieši meklēt tās nenovērtētākas kompānijas, kurām būtu potenciāls ekonomika atkopjoties strauji atgūt savas zaudētās pozīcijas un kuras varētu attiecīgi izdzīvot tos grūtos laikus un beigās, kas nodrošinātu labu atdevi. Paldies, Jurim. Jautājumu no zāles.
Jautājums ir ienācis tieši par to pēdējo sacīto par nebaidīšanos un jautājums Jurim. Pirmajā daļā runājām par recesijas otro vilni. Tātad pēc jūsu teiktā prātīgāk ir nogaidīt zemāko punktu un tad iepirkt akcijas par vispievilcīgākajām cenām? Nē, tas nebija domājis. Ir tas, kad bija minējis, ka nav iespējams noķert to zemāko punktu, jo neviens nezina, vai šodien ir tas, kad ir krīt vai nav. Vienkārši jāskatās drīzāk uz to kompānijām, vai viņas tiešām ir, tie rādītāji ir nenovērtēti un tad, ja ir ilgtermiņā tas investīcija horizonts, tad arī izdarīt to investīciju izvēli, bet tieši pārāk koncentrēties, gaidīt to zemāko punktu, viens nevar prognozēt nākotni. Un tad viens tāds noslēdzošais jautājums jums katram, jautājums no zāles ir tāds, pēc kādiem kritērijiem vajadzētu izvēlēties brokerus, ja atsevišķi jūs klātesošie esat kā brokeri un kā jūs viens no otra atšķirties? Droši sākam tad ar Juri, kurš var sevi tā noprezentēt. Es domāju, svarīgi ir izvēloties brokeri, tas ir pirmkārt kādus tehniskos risinājumus piedāvā, respektīvi vai kā uzdevuma iesniegšana notiek. Svetbankā to var izdarīt internetbankā, turpat, kur veic, piemēram, maksājums. Un arī tas viss notiek operatīvi, nav jāzvana, nav jāgaida, piemēram, ka tur telefons varētu būt aizņemts, ātri var iesniegt uzdevumus un viņš ātri arī izpildās. Un, protams, arī jāstāsta, kāda ir pievienotā vērtība, ko papildus var dot brokeris. Piemēram, mums, protams, vienmēr var, neskatoties to, ka uzdevumi tiek iesniegti internetbankā, var vienmēr zvanīt kaut ko, konsultēties kopumā, kas notiek tirgu vai kaut kādiem specifiskiem jautājumiem. Un arī mēs piedāvājam, internetbankā izvietojam mūsu analītiķu, gan Baltijas atsevišķiem uzņēmumiem akciju analīzi, gan arī diezgan daudz Skandināvijas akciju uzņēmumu analīzi, kur investori var smelties idejas un izglītības. Labi, paldies Jurim. Vēl brokera viedokļi. Kāpēc, lai jūs izvēlētos? Jā, tad laikam nākamais būs. Tad man sakās komentāri gan par Andreja prezentāciju, gan par Jūra prezentāciju. Tad varu pateikt, ka pilnīgi piekrītu Andrejam, ka ļoti daudz tomēr izmanto to zvanīšanas iespēju. Man no savas pieredzes var pateikt, ka tas laiks, kamēr iesacēja par tādu jau nobrieduši investoru cilvēku kļūst, tas ir kaut kur gads. Varu pateikt, ka daudzi investori tieši, varbūt, kad es redzu no viņas no tā sākuma brīža, tos, kurus es redzu, vai kuri zvana tieši man, tad es ar viņiem runāju, daudz prasa viņam atsūtīt kādu grafiku, man to izdarīt no Bloomberga ir 1 minūte, ne vairāk, atsūtu grafiku, atsūtu analīzi, arī tad seps taisa tik daudz visādas analīzes, mums analītiķi sēž, buy, sell, visādas rekomendācijas visu, bet ļoti bieži izvēlas vienkārši atsūtīt Bloomberg skrīnu, kur uzrakstīts visi analītiķi ar visam rekomendācijām, tad cilvēks var redzēt pēdējo vērtījumu. Dažreiz man pieprasa, tad vai jūs varētu man pateikt, kad tās analītiķis mainīs rekomendāciju, jūs varētu man atsūtīt? Es tad sūtu to kad pamainīt rekomendāciju, paaugstināt cenu vai pazemināt cenu, to visu sūtam. Protams, tas servis, ko cilvēki izvēlas, parunāt, saprast, kur tehniski aizies, fundamentāli, kā mēs izskatāmies, tas ir pirmais svarīgākais. Otrais, ko cenrāds, protams, ka visi izpēta to. Otrais, ko gribu uzsvērt, tas ir tā otra tendence par Jūra prezentāciju bišķiņa to optimismu. Arī tad pēdējā laika redzu, ka man parādīs daudz investori, gan privāti personas, gan fondi, kuri uzpērk vai pārdot lielus apjomus akcijas. Iepriekš to nebija pamanījusi tā, bet šobrīd ir diezgan normāli, ka cilvēks man atnāk ar 100 000 jebkuras akcijas, Solenfarm, Grindex, Silvānu vai Tallink, viņš grib pirkt, viņš grib pārdot. Un tad es viņam meklēju to otro pusi. Un mums ir diezgan daudz fondu, gan Skandināvija, gan Igauni mums aktīvi darbojas, tad mēs caur viņam sameklējam to otro pusi, gan pircēji, gan pārdevi. Un man īstenībā ir prieks, ka mums parādīs tāda apjoma biežai. Tas norāda, ka mēs attīstamies un mums kaut kas notiek. Daudz investori bija ārzemnieki, gan mūsu privāti personas arī. Tas tā jauna tendence, un es domāju, ka tirgus attīstīsies. Un trešais, ko es gribu minēt, tas ir glabāšana. Jo īstenībā es, kā investors, man ir svarīgi, lai tur, kur es glabāju savus vērtspapīrus, lai tad
kas notiek ar banku, bet tā glabāšanas vietas depozitārijas vai tā turētāja banka, kas man ir, kas sebam, ka tā ir droša. Un es zinu, ka mēs ļoti stingri novērtējam tur, kur mēs glabājam savus vērtspapīrus. Tad, principā, tad 3 lietas. Tas ir servis, tas ir, vai ja man būs nestandarta interesi, man varēs izpildīt to, un 3. ir glabāšana. Labi, paldies. Andrej? Jā. Bet īsi 3 vārdos, jā. Kas jā, ir 3 lietas, principā ko jūs es varbūt tad neko daudz neteikšu. Es tikai varbūt ieteikšu pirms izlietas brokeru, varbūt apsteigāt vairākus brokeru kompanijas, paskatīties gan, ko Natālija teica, gan cenrādi, gan arī varbūt iepazīties ar konkrēti ar šiem cilvēkiem, izrunāties, uzdot jautājumus un praktiski notestēt tos cilvēkus, kas jums sniegs gan kaut kādu, teiksim, tīri tādu tehnisku servisu, gan arī kaut kādas rekomendācijas. Resti pataustīt katru, teiksim tā. Aptaustīt katru brokeru. Jā, aptaustīt, jā. Paldies, Māri. Es teiktu tā, ka principā ir grūti novērtēt, grūti pateikt, ja es neesmu kā klients pie pārējiem tirgus dalībniekiem, respektīvi konkurentiem, tāpēc es nevaru gluži spriest, ar ko mēs būtu labāki. Tādā ziņā tas varbūt bišķiņ uz Andreja teikto papildinot, tātad jā, cilvēkam vajadzētu pastaigāt riņķī, paskatīties, uzklausīt piedāvājumus. Es nesākšu te runāt varbūt, teiksim, pa cenu lapu un tam līdzīgām lietām, bet tas, ko mēs cenšamies nodrošināt, teiksim, tādu labu attieksmi pret klientiem, gan lieliem, gan maziem. Mēs cenšamies būt tas labākais partners, mēs diezgan atklāti par visiem jautājumiem runājam, un to arī vēl kā pēdējo faktu es varu minēt, to arī parāda varbūt tas, ka šogad mums ir izdevies sasniegt ilgi kāroto mērķi, kad pēc apgrozījuma mēs esam lielākais bijis brokers šogad Baltijas biržās, visās 3, paņemot kopā akciju segmentā. Un arī uz darījumu skaitu, tātad biržā ir 2 veidi statistikas, viens ir pa apgrozījumu un darījumu skaitu. Apgrozījums varbūt vairāk parāda to, ka arī liela investora mums strādā, bet arī darījumu skaits mums bija 1., 2., 3., kā kurā mēnesī augstākais, un tas arī nozīmē, ka privāta personas mūs izvēlās. Bet noteikti nākat, uzklausat, parunāsim. Es varbūt par savu... Bet vienu vārdu. Jā. Pēdējo reklāmu. Es par sevi nepastāstīju. Man ir 4 brokeri, un īstenībā es atkarībā no tā, ko es pērku un kur es pērku, es tad viņus arī tā kā mainu. Un 2, starp citu, ir šeit. Gan Svetbanka, gan Eliča. Paldies. Paldies ekspertiem. Mums gan vēl ir jautājumi ceļš par Jāņa ieguldījumiem, tad ir personīgi jautājumi, bet uz tiem visiem Jānis noteikti ir atbildējis naudaslietas.lv. Tā kā noteikti ieiet, tur varēs apstīties arī ierakstus no šīs prezentācijas, no konferences un arī varēs atrast atbildes uz jūsu jautājumiem, ko neuzdevām.